Čau visiem! Šodien es izdomāju aiziet tepatās pie meža, pafilmēt, es domāju, ļoti skaistu skatu ar dronu virs meža, tā lidot. Un es ceru, ka ļoti skaisti arī sanāks, tāpēc, ka šobrīd ir uzsniedz ļoti skaists sniegs visur. Ļoti skaisti izskatās, arī bišķī tagad sniega, tā smuki. Un es aiziešu un paskatīsimies, kā sanāks. Cerams, ka es tur tikšu kaut kur iekšā tajā mežā. Ja tur varbūt gan jau kaut kāds baigās kupenes būs. Bet cerams, ka nē. Un kamēr tas eju līdz mežam, es gribēju pastāstīt, ka šobrīd ir beidzot pienācis tas brīdis to, kad šīs kanāls Parodija House ir kļuvis par YouTube partneri. Un ir iespēja beidzot arī pievienoties kā YouTube memberam, kaut kas tāds. Tas ir domāts, pieņemsim, tā kā es taisīšu live streamus. Es nezinu, kad tas būs, bet tas noteikti būs varbūt nākamo mēnesi varētu būt jau. Un tur var pieteikties tam, kā YouTube partneris, un tas dod visādas priekšrocības YouTube live streamā, bet šobrīd es īsti neiesaku to pirkt, tāpēc, kad es vēl pagaidām live streamus netaisu. Un tā kā šobrīd bezjēdzīgi. Bet, reku, es jau esmu pienācis pie meža. Es mēģināšu atrast labāko ceļu, kā tikt iekšā. Es it kā esmu jau atradis, kur iebraucams ceļš ir. Un pieiešu, atradīšu labāko vietu un mēģināšu pafilmēt. Reāli šodien izdomāju tiešām to izdarīt, tāpēc, kad tiešām skaisti ir, un mežā, es domāju, būs vēl skaistāk to visu uzfilmēt. Tā kā labi, es tagad iešu, uzstādīšu dronu un maukšu augšā ar viņu. Man jau rokas paspēja nosalt. Lidoja, un rokas riktīgi nosala. Vispār es tagad ievēroju to, kad es tagad lidojot ar dronu, tagad pa ziemu, man bači ilgāk turās dronam nekā, ka es lidoju siltākā laikā. Nezinu, kā tas strādā, bet bači ilgāk turās ar, vairāk kaut ko safilmēt. Man 2 baterijas ir, man bija 3. baterija, bet
tā laikam man vairs nestrādā, kaut kas viņai tur notika, un ar 2 baterijām tagad izskatās, ka pilnībā viss pietieks, bet īsti vairs nezinu, ko te uzfilmēt. It kā viss ir safilmēts, bet man vēl diezgan daudz baču ar dronam. Es nezinu, diezgan augsts ir. Es nezinu, ko lai vēl uzfilmēt. Varbūt varētu aiziet tālāk tur uz mežu, vai gan nē. Ko tur jauni nofilmēt, kokus vēl vairāk. Nu labi, slēgšu ārā dronu, jāiet kaut kur citur pastaigāt. Un pirms jūs beidzat skatīties šo videoklipu, jūs varbūt domājat, ka šis būs viss. Tikai drona paldošana pa mežu. Bet es gribēju parādīt vienu videoklipu, kuru es uzfilmēju, palīdzēju savam draugam uzfilmēt. Viņš ir kā DJs. Un tas bija kaut kāds jau, vasaras beigas jau, ka vēl tāds ķipa silts bija. Es atceros vēl tie vakarā ar rodiem cīnījos, kamēr es filmēju ar dronu. Un viņš ir DJs, mēs pie jūras uzfilmējām. Es viņu uzfilmēju video, kā viņš DJo. Un tagad varēsiet noskatīties, parādīšu. Un ceru, ka patiks. Tad, ja jums patika, noteikti piesakojiet viņam Instagramā. Es noteikti viņam vēl gan jau uzfilmēšu kādus videoklipus priekš viņa. Redzēsiet vēl visādas video storijas, gan jau kā viņš DJo un patiks jums tiešām. Paldies jums visiem, kas ir piesakojuši jau šim kanālam, jo tiešām tas ļoti daudz nozīmē, tāpēc es arī joprojām taisu videoklipus, filmas, parodijas un tā tālāk. Tas tiešām ļoti daudz. Vienkārši nospiest podziņu. Priekš manīm tas ir ļoti daudz. Nospiest podziņu, abonēt, tas
ja tas nebūtu noticis, iespējams, es vairs neturpinātu filmēt videoklipus un tā tālāk, bet, pēc 8 gadiem, jau 8 gadi jau kanālā, man šķiet, jā. Un pēdējā laikā diezgan strauji viss notiekās. Arī Discord serverī varat pievienoties, tur ir arī cilvēki nāk ik pa laikam. Es tur dodu visādi informāciju par jaunākiem videoklipiem un tā tālāk. Un tiešām ļoti, ļoti patīkami ir no jūsu puses.